Tautas balsī pagājušajā nedēļā jau rādījām, kā iespējams ekonomēt degvielu, mainot savu braukšanas stilu. Taču izrādās, ka ir vēl daudz citu veidu, kā taupīt, ja vien mums pietiek dušas un uzņēmības kaut ko radikāli mainīt savā dzīvē, piemēram, automašīnu. Eksperti ir izpētījuši, ka liela daļa Latvijas iedzīvotāji brauc ar ļoti jaudīgām automašīnām, taču reāli praksa pierāda, ka šādas mašīnas mūsu satiksmē nemaz nav tik piemērotas. Vienīgais jautājums ir par vēlmēm un vajadzībām. Arī cilvēks, ar kuru jūs nav jāiepazīstina, izlēmis, ka ekonomija tomēr ir svarīgāka par ekstra komfortu un no liela kuģa pārkāpis mazā simpātiskā pilsētas auto. Iepriekšējā man mašīna bija A6, Audi A6, un viņam bija litrāžs 2,4 litru motors, pietiekami liels motors, automāts ar visām lietām, pričendāļiem iekšā, kas nu viņš tur ir sapakots, ja? Un pats galvenais, ka pie benzīna patēriņa viņš man pilsētā patērēja 10-12, pēc tam jau 12-13, nu pie lielākajiem sastrēgumiem loģiski, ka viņš patērē vairāk. Un tad, protams, benzīnam cenas ar katru dienu sāk augt, un es sapratu, ka vismazāk droši vien, ka es naudu gribu tērēt, lejot vienkārši benzīna autiņā un vienkārši braucot ar lielu glaunu mašīnu, kuram iespiežot gāzi nedaudz, tu uzreiz tiec nofotografēts un pēc mēneša samaksās soda. Es sapratu to, ka tas man nav vajadzīgs, jā, un es nomainīju ļoti ātri, un pirms mēneša iegādājos rekura autiņu, kas ir jaunais Beetles, Volkswagens, jā. Un runājot par motoru tilpumu, uz pusi mazāks, 1,2 litru motoriņš. Un līdz ar to, ja patēriņš man Audi A6 bija 13-14 litri pilsētā ar automātu, tad šīm te Zubrim, es viņu saucu par Zubri, viņam patēriņš pilsētā ir 5 litri. Automātiski Māris arī sakalkulējis, cik naudas braucot ar Zubri jau izdevies ietaupīt. Mēneša laikā es esmu iekonomējis vidēji kaut kādas 90 latus, jo es braukāju ļoti daudz pa Latviju un visu. 90 latus es esmu iekonomējis tikai un vienīgi uz benzīnu. Es saprotu to, ka ja es katru mēnešu atlikšu šos 90 latus, nu tā, domājot visu laiku, kā bija, kad es tērēju tik daudz, nu tad gadā es esmu iekonomējis vairāk kā 1000 latu. Māris saka, ka arī ar stilu nav problēma uz mazām elegantām mašīnām, tagad atskatās tikpat daudz kā kādreiz uz lielām. Es domāju, tagad ir stilīgāk braukt ar mazu foršu mašīnu, nekā braukt ar vienkārši lielu kuģi, kuram tu nevari pat likt darīt to, kas viņam būtu jādara. Nu. Nav kur izpausties, pie mums nav autobāņa, tātad ātrāk pa 90 tu nevari braukt, un pie mums ir visur radari, ātrāk pilsētā pa 50 tu nevari braukt. Pieš kam tev vajag nenormālāko zirgu tur priekšā, lai jūgtu viņu, bet tev nav kur, kāda jēga? Tas, ka latviešiem patīk lielas mašīnas, nenoliedz arī autoeksperts Normunds Avotiņš. Jautājums tikai, vai mums tas ir vajadzīgs. Jāskatās ir tā, vai mums vajag tik lielu motoru, jo mums patīk liela motora. Mums jāskatās, vai mums ir vajadzīga automašīna ar visu riteņu piedziņu, kas mūsu apstākļos ir ļoti noderīgi un ļoti ieteicami no drošības viedokļa, bet varbūt mums to nevajag. Un vai mums vispār ir vajadzīgs tāds automobils, ar ko mēs braucam? Ja, piemēram, es zinu, ka ļoti daudziem cilvēkiem patīk apvidus automašīnas, kas ir arī saprotam, tāpēc, ka tas ir drošāk sajūta, ir arī vienkāršāk braukt mums ne visai labajiem ceļiem, vajag izsekoties, bet varbūt tas ir tas, ko mēs īsti nevaram atļauties. Vidusmēra cilvēkam Normunds Avotiņš piedāvāja iegādāties auto bez pilnpiedziņas un ar motora tilpumu zem 2 litriem. No 80% cilvēku viņa vajadzības apmierinās kompaktklases automobils, mūsdienīgs kompaktklases automobils. Mūsdienīgs, es ar to nedomāju jauns, bet pieņemsim arī 5 līdz 7 gadus vecs, jo tā nav maza mašīna, tā ir pietiekoši ietilpīga, ja vien nav daudz bērnu vai, teiksim, kaut kādas specifiski priekšmeti jāved katru dienu. Viņa pietiekoši ekonomiski, viņa arī lēta uzturēšanā ir. Un galvenais, ka kompaktklases mašīnām ir ļoti liela tā modifikācija izvēle, kas, teiksim, mazās klases mašīnām nepiemīt, tur parasti ir ļoti ierobežotas tās iespējas. Un mūsdienās, teiksim, tā motoru samazināšanas kampaņa sasniegusi to, ka, piemēram, tādam Golfa izmēra automobilim var būt 1,6 litru dīzels, ar kuru pilnīgi pietiek, lai 4 cilvēki šajā mašīnā brauktu, aizbraukt, kur grib un pat gūt no tā prieku, un tā mašīna patērētu ļoti maz degvielas. Vienīgais jautājums ir par to, ka katru reizi izvēloties dīzeli vai benzīna motoru, ir tomēr jāizdomā, cik tālu mēs braucam un kāds ir mūsu nobraukums gadā. Un ja tas nobraukums nav liels, tādā gadījumā dīzels neatmaksāsies, un tad labāk palikt pie benzīna motora. Normunds Avotiņš piebilst, ka mūsdienās ir ļoti lielas iespējas ietaupīt uz degvielas rēķinu, un pat tie šoferi, kuru vajadzība spiež braukt ar lielāku auto, vienmēr var atrast izēju skatoties kaut vai pēdējo jaunumu virzienā. Interesants risinājums ir tādi kombinētie
virsbūves varianti, kas, teiksim, ir dažām markām modē, tā kā Nissanam, ja, ka tu īsti nevar saprast, kas tas ir, vai tas ir tā kā tāds parasts kompaktklases auto vai drusku vairāk uz džipiņu, ja tur drusku iedziļinās, varbūt, ka pēkšņi izrādās, ka tieši ar šo mašīnu mēs varam atrisināt to problēmu, kur mums dod tas, kur mums vajadzēja risināt ar lielāku auto, ja, bet, protams, ka tas ir tāds meklēšanas darbs, bet, internets tak visiem ir pieejams un tur var pētīt un lasīt. Agris Blumfelds, Miks Dūcis, Tautas balss.